Varbūt tu domāji attīstīt sevi, pilnveidot sevi tajā virzienā, ko tu domāji par ezotēriku. Jā. Nu vēlreiz. Mēs neieteiktu aizrauties ar meditāciju dotajā brīdī. Mēs ieteiktu, ko mēs jau varbūt kuru reizi sakam, kad tu sporto, atslābinies, tev nav mērķis, tev nav jāskrien, tu neskrien, tu vienkārši izbaudi un atslābinies un mierīgs. Tas atslābums vairākās reizēs tevī iepazīs sevi, jaunāks. Tas būs tas, kas tev pēc tam pilnveidos nedaudz vairāk un aktivizēs vai dos iespēju nākošam solim aiziet. Pastāsti, ja tu gribi, kādu piemēru, kas tev liekas dīvains. Man bija ūdens. Krūzīte bija. Uz galda, viņa stāvēja. Nav vairāk. Bet es gribu. Es dzeršu ūdeni. Tei. Ūdeni ar piemērsēju. Fui, cik negaršīgs. Pats jau tādu uztaisīja. Ūdens, Augstāk, zemāk, pa labi, pa kreisi. Zampas. Kāpēc? Tas bija labs. Šit arī tas tā bitidās? Šit arī? Jā. Šit arī? Kas? Nebija labs atnes. Ūdeni atnes tev? Ūdeni, nevajag vairāk neko. Kāds ir nevajag? Nav jau brīvis, ko jūs te visi tagad tāds sagrusījušies kaut ko. Tas taču nav ūdens. Šis tā bija tēja? Nā, arī tēja nebija. Kas tas bija vispār? Čurūdens. Nā. Tādu cilvēku ceru. Vēl neprast. Brīnis, ka jūs visi slimojat. Nē, tā bija tikai tēja. Tieši uz macu. Tieši uz tā. Te? Augšā? Kurā? Modas pēc tam. Škāds modas? Mums radās jautājums, kāpēc zvēri dabā viens otru apēd? Ja jau tas ir, domāts jau nogalināšanu. Kuri zvēri? Kaut kādi taču ēd viens otru. Domā, vielas labs. Pieņemsim, jā, viņi taču nogalina to otru vai klēst. Mēs varam sastāstīt tā, kad viņi iespaidojas no kolektīvās apziņas, kas ir tā kā tīklojums viss cauri zemeslodē, ko veidojat galvenokārt jūs paši cilvēki. Dzīvnieki nepretojas tam, viņi pakļaujas tam. Un viņi atspoguļo arī to pašu jums, to pašu, kad jūs paši esat. Savādākā veidā. Un tas ļoti labi, ka cilvēki nonākuši līdz tam brīdim, ka viņiem šķiet žēl, nevis pašsaprotam. Tas ir vēl viens impulss, uz ko mēs skatāmies. Ka jūs sakat mainīties. Jūs varat neuzsvērt to kā pašsaprotam, bet kā kaut ko
kā tam nevajadzētu būt. Jūs jau neziniet, kā vajadzētu būt, bet pats par sevi saprotams, ka tam tā nevajadzētu būt, tas sāk palikt. Par tiem cilvēkiem, tik cik ir sievietes uz zemes, tik ir vīrieši. Kāpēc viņi ir tā izdalīti? Ģeogrāfiski neadekvāti vienai vietai. Kāpēc neadekvāti? Mēs varam pateikt tās, ka sievišķa enerģija ar vīrišķa enerģiju jābūt līdzsvarā, viss cauri zemeslodē, jo tas veido arī līdzsvaru, kā jūs sauciet, kas tika pieminēts arī kolektīvajā, ka tas veido līdzsvarojumu enerģiskā struktūrā, kas ir viss riņķī zemē. Viņi nav izmētāti, kā jūs sakiet. Viss ir tur, kur tam ir jābūt piemērot. Labi, tad, piemēram, kāpēc ir tik daudz šķiršanās vīrs ar sievu, kāpēc nevar uzreiz atrast īsto? Kāpēc vispār jāmeklē? Jādzīvo vieniem? Kāpēc vienai jādzīvo? Atkal vēl viena koncepcijā. Tātad, ja nav jābūt vispār, tad jādzīvo vienai atkal, nē. Un kāpēc ir jātiecās pēc tā, un kāpēc tur ir jāmeklē pilnveidošanās? Tad sanāk, ka caur attiecībām mēs nevaram pilnveidoties. Mini-sekta iedegās. Protams, aktuāla tēma. Aktuāla tēma, man ir aktuāla tēma, kur viņi ir? Runājam. Tas sanāk, ka caur attiecībām mēs nepilnveidojamies. Vīrieši un sievietes attiecībām. Mēs nepilnveidojamies. Es skatos uz citiem, man tik daudz es nesatrauc. Un tad tu saki, mēs pilnveidojamies. Es pilnveidojos. Nu labi, nu tā, es iedomāju. Vai attiecības pilnveido? Teiksim savādāk. Tavā gadījumā tas parāda tevi to pašu. Agresija nebūtu vārds pareizākais. Bet saspīlējumu. Bet mēs atgriežamies sākumā pie tā stāsta vai attiecības un šķiršanās vispārējais. Tad mēs varam pastīties, kāpēc jums šķiet, ka pēc tā ir jātiecās tieši tādā veidā, kā jums šķiet. Un diezgan jocīgi, ka tiecoties pēc tā tādā veidā, kā jums šķiet, notiek tieši pretējais. Un varbūt tas māca, ka nevajag skriet pēc tā, kas jums šķiet ir pareizāks. Un tad ir jautājums, kāpēc mums tā šķiet, ka tā vajag. Jums nevajag atbildēt, jo tas atbilde būs tieši tā pati, kas pirms tam jau vairākas reizes ir teikta, no tā, ka varbūt mēs jūtamies savādākā veidā bailīgi un ka mēs būsim nepilnīgi. Un tas mūs vada, kā es saku, viena grāvi, otrā grāvi. Tas būtu tāpat kā iet pretīm sienai, ja mums šķiet, ka tur ir jāiet. Nu kā, visi iet taču sienai pretīm un ieskrienās. Visi tā dara. Tev arī tā jādara. Nu jā, tad ja es neiešu, tad es nebūšu normāls. Nu labi, tas iešu ar galvas sienā, iesitīšos. Bet ir arī citi veidi, ko es saucētu par pozitīvām attiecībām. Arī tā ir vienošanās. Var pastāstīt piemēru, ka tādā veidā viņi pilnveido savu būtību, būdami tādā veidā, kādā viņi ir. Jo tas ir arī daļa no tās puķītes mērķa. Puķītes būtības. Jūs jau varat precizēt jautājumu, jūs varat precizēt. Mēs stāstam lielos vilcienos. Bet simpātijas jau nerodās, tāpēc, ka tā dara visi. Tā dara visi? Nē, nu jā, tā dara visi. Jūs runājat par simpātijām. Attiecības jau nerodās, tāpēc, ka vēl tā dara visi. Pēc attiecībām tiecās līdzīgi. Bet ja jūs runājat par simpātijas, nu vēl pēkšņi man viņš iepatikās un viss, nekas tu nevarēja darīt, es atkal tagad tev un viss. Tas ir atkal savādāk.
ļoti daudz tieši attiecību jomā iesaistās vienošanās, iepriekš piekrišana un vajadzība pēc tā, jo tā veidā, kā mēs teiksim to pašu, ko visu laiku esam teikuši, jūs gūstat smalku pieredzi savādākā veidā, kas smalkāk atspoguļo un iemāc jums daudz ko, ko jūs savādāk nevar iemācīt. Kā mēs teiktu, tas smalkā veidā atspoguļo tevi pašu no pavisam citas skatu leņķa. Bet nevis tas otrs, bet tas, kas notiek tajā procesā. Ja tā ir spēcīga simpātija, tad atspoguļos tā spēcīgās degsme un sajūsma, kas tomēr tevī pašā ir arī pret daudzām citām lietām un ejot visu caur dzīvi. Tā tikai atspoguļos vēl vairāk. Un arī atspoguļoties tev vēlāk, ja mēs vēl vairāk pilnveidojamies to bez tām pašām domām, šķietamībām, mēs vēl vairāk pilnveidosim sevi. Un tik līdz kā mēs atskarsimies pie pirmā, tā teikt, negatīvā notikuma, mēs vēl vairāk sajutīsim disbalansu sevi pašā. Tajā smalkajā veidā, ko nevaram pastāstīt, jo nav vārdi, kas to pastāst. Un katram, pilnīgi katram, tieši attiecības ir pilnīgi unikāls. Tāpēc tur ir vairāk tieši, specifiski katram individuāli. Kolektīvi ir lietas, kas katram ir līdzīgas. Tad man ir jautājums, piemēram, par gada laikiem. Gada laiki. Man interesē tā, ir, piemēram, tas fiziskais līmenis, kas, piemēram, rudens sāc vējēns, ziema augsta. Es gribēju apskatīt, vai ir arī enerģētiskā līmenī kaut kas mainās. Kad ir daudz saule karsta, ir ļoti spēcīga saules radiācija, kas daudziem augiem varbūt nav piemērota, kādiem jums ir šeit. Tad enerģiskais, tas augstākais punkts ir tieši no lielās saules radiācijas. Un saules radiācija kļūs aizvien spēcīgāk un spēcīgāk, ja būs aizvien mazāk un mazāk koki, dzīvais. Un ja mēs runājam par enerģisko, jo lielāk būs saules, tā teikt, radiācija, tas nav karstums, tas ir kaut kas cits. Jo spēcīgāk var būt katra individuālā enerģētikas atmošanās tieši kanāla ziņā. Tāpēc saka, ja grib sauli, meditēt saulē. Tas palīdzēs jums. Par gadu laikiem neko nozīmīgi mēs nevaram pateikt, kas būtu ļoti svarīgs, izņemot saules spēku. Arī gada laika ir procesi, kas padara visu vēl interesantāku. Jautājums nesaprotu, kas man palīdzētu atslābināties, vai teikt, piemēram. Mēs varētu apsveikt tevi, uzdodot, un mēs varētu atbildēt to pašu visvairāk reizes šodien. Vēlreiz sportojot. Mums nav mērķis, mums nav saspringums nevienā muskulī. Mēs tā teikti plūstam vējā. Mēs pat neelpojam, mēs pat nekoncentramies elpošanu, mēs vienkārši esam. Otrs variants ir meditācija, bet meditāciju mēs neieteiktu pagaidām. Kamēr neesam sportā to pamēģinājuši vairākas reizes. Tas radīs atvieglojumu viss cauri arī enerģētiskā līmenī.
enerģijām varam pārvietot objektus. Mhm. Kas būtu jādara, piemēram, jāapgūst vai jāejam ātrās? Vairāk enerģiju ir jāvada caur sevi. Redzat, jautājums atkal, priekš kā mēs vajadzētu pārveidot objektus, pārvietot? Protams, priekš sevis, iemācīties un pastīties, bet arī tas ir tikai mācīšanās process. Enerģija, ko cilvēks var vadīt, ir daudz spēcīgāka, biežiem nekā viņš pats domā. Vai cilvēks zina. Daudz zina, bet nesaprot un šaubās par to enerģiju. Var pārveidot objektus. Tas vairāk jādara viss caur sajūtām un caur elpošanu. Un tas, kā mēs, protams, izveidot enerģiju un sajust viņu, ir tas, kā mēs iemācīsimies to darīt. Un tas, mēs to mācīsimies, ja mums nesanāk, tas mums saka, ka jāmēģina savādāk. Un tādējādi mēs arī atradīsim daudz jaunus veidus sevī, kā mēs varam izmantot to enerģiju. Savadīt, sajust. Tas uzreiz teiks mums, ka mūsu prāts kaut ko iejaucās. Uzreiz būs prāts. Jādara savādāk, jāatslābinās, jo ceļš pats atradīsies. Kur jūs atslābināsieties? Kur jūs būsiet brīvāki, elpojošāki, jūtīgāki? Jūs daudz vairāk un vairāk varēsiet sajust un vadīt enerģijas. Viens ir vadīt, bet ar to pašu enerģiju gan jau pie viņai neskaitām lielu daudzumu pielietojumu tālāk. Pat enerģija neizsaprot tādu jēdzienu kā pielietošana. To var cilvēks saprast. Tad, ja jūs teiktu, pielietojums varbūt tavā pusē ir tas kādā veidā ikdienu var pilnveidot. Mēs teikt, ka tādas prakses iemāca atslēgt prātu. Savukārt prāts pēc tam atslēgtā veidā viņš ir iemācīts būt brīvāks, būt klusāks, būt elastīgāks. Viņš palīdzēs daudz elastīgāk izprast uzreiz lietas un iemācīties uzreiz lietas. Ja mēs sakam runa par enerģijas vadīšanu konkrēti kustinot objektus, mēs ļoti daudz tajā procesā iemācīsimies tieši atslēgt prātu, kas arī ir viens varbūt no nozīmīgākajiem tajā veidā. Jo jēga pārvietot objektu caur domām vai caur enerģiju nav. Tu vari vienkārši paņemt viņu pārvietot, tas ir vieglāk. Bet tajā pusē mēs iepazīstam prāta pretestību un prātā tādas lietas, kā piemēram kustinošu. Ja man nesanāk, laikam tāpēc, ka es nemāku. Varbūt man nesanāk tāpēc. Man nesanāk tāpēc. Tad mēs atdursimies.